velku? Ko lai es velku? Ziedlapiņa pasteidzies, tā nebūs ražas parāda, mēs tikai iesim uz staciju. Vairāk vienkārši. Vairāk vasarīgi. Māsīcai būs vienalga, kas tev mugurā. Saģērbies taču. Es viņu pirmo reizi satikšu. Viņa ir no Lielpilsētas. Es gribu atstāt labu iespaidu. Vai zini, kā to var izdarīt? Kā? Laikā ierodoties stacijā. Mīlīt, neuztraucies. Jūs ļoti labi sapratīsieties. Jums ir kaut kas kopīgs? Jā? Kas? Viņai arī nav skaistumzīmes. Ko? Kāpēc tu uzreiz neteici? Tas visu maina. Tiksimies stacijā. Man jāizstāsta Bellai un auļotājai. Šī būs tavas māsītes istaba. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete to have mine. Do you know you are my very best friend? Mans mazais ponijs, draudzība ir brīnums. Vai viņa gribēs pievienoties? Viņai nav skaistumzīmes. Gribēs kļūt par skaistumzīmu mednieci. Es no prieka nezinu, ko darīt. Vai tas ir vilciens no Lielpilsētas? Jā. Tā ir viņa? Nē, nav viss. Tā ir viņa? Nē, redzu. Tā ir viņa? Nē, tomēr nav viss. Ziedlapiņa, tu Efeju nekad neesi redzējusi. Jā. Tā ir viņa. Efeja, es esmu tava māsīte Ziedlapiņa. Šī ir Bella un auļotāja. Mēs ļoti priecājamies, ka tu atbrauci. Paldies, es arī. Šī būs labākā nedēļa tavā mūžā. Es ļoti ceru. Tiešām mums būs ļoti jautri. Drīz būs lielā ražas parāde. Mēs varēsim piedalīties. Tiešām, tā būs pirmā reize. Mēs tev sagatavojam pārsteigumu. Jā? Skaistumzīmju mednieču nams. Kas ir skaistumzīmju mednieces? Meitenes, kas grib dabūt skaistumzīmes. Mēs paši to izdomājām. Esam tikai 3. Meklējam kādu, kas grib pievienoties. Tā varētu būt tu. Tiešām? Jā, tev taču nav skaistumzīmes. Jā, tiešām. Tagad es tev izrādīšu mūsu skaistumzīmju mednieču namu. Šeit mēs pierakstāmies. Šeit ādam pusdienas. Šeit mēs stāvam un izgudrojam jaunus plānus. Jā. Lūdzu, mirklīt uzgaidi. Labi. Es domāju, ka viņa priecāsies. Viņa ir no Lielpilsētas. Ja gribam atstāt labu iespaidu, būs jāpaveic kas īpašs. Parāde! Viņa tajā piedalīsies kopā ar mums. Lieliski! Mums tiešām šeit rodas labas idejas. Jā. Tā ir! Skaistumzīmju mednieču parāds platforma. Ja tu mums pievienosies, varēsi braukt kopā ar mums. Tas būs brīnišķīgi. Nu, es gan teiktu, ka būs smieklīgi. Kas tas ir? Milzu apelsīns? Tas ir ķirbis. Muļķīgs bumbulis. Viņai arī nav skaistumzīmes. Tā ir mana māsīca Efeja. Viņa atbrauc no Lielpilsētas. No Lielpilsētas? Kāpēc, lai viņa pie jums viesotos? Tad jau pievienosies viņa klubiņam. Kā to sauc? Skaistumzīmju mednieces.
Drīzāk jau skaistums zīmi čīkstoles. Ko? Tev ir pareizā attieksme. Tas man patīk. Jā, tas vēl nebija nekas. Paskatieties. Nē, nevar būt. Šķiet, ka jūs palikāt bez ķirbjiem. Es pateikšu Ābolītei. Jā, ko tu viņai teiksi? Es teikšu, ka... Bet es uzsūdzam Bībele. Nāc, Efeja, pavadīs laiku ar kārtīgām dāmām, nevis šīm sīkaļām. Kas tas bija? Izrādās, ka Efe ir ļoti nejauka. Mums tas jāizstāsta Ābolītei. Mēs neesam sūdzam Bībeles. Sīkaļs arī netik. Tad kāpēc man nāk raudiens? Es nespēju noticēt, ka viņa sabojāja mūsu platformu. Es nespēju noticēt, ka mana māsīca ir tik nejauka. Ko lai mēs darām? Mums ir jāuztais jauna platforma. Kāda jēga? Viņa to noteikti sabojās. Varbūt izstāstīsim Ābolītei? Vai tu esi sūdzam Bībelē? Nē. Mēs nevienu nenosūdzēsim. Viņa te būs tikai pāris nedēļas. Mēs no viņas vienkārši izvairīsimies. Izvairīsimies? Labi, tas nebūs grūti. Efeju mēs gaidījām priekā dancojot. Visas bijām sajūsmā viņu ieraugot. Bet izrādās, ka nejauka ir jaunā draudzene, kas nevis prieku līksmību, bet tikai bēdas nes. Vismaz mums vēl ir māja. Hei! Ko jūs darāt manā īpašumā? Tavā īpašumā? Šis taču ir mūsu namiņš. Agrāk bija jūsu. Tagad ir mans. Un mans. Tas nav godīgi. Mēs tev neko neesam izdarījušas. Un labi, ka tā. Pazudiet sīkaļas. Augšā, lejā, vienā priekā. Tas nu vienreiz ir par traku. Mēs netiekam savā namiņā. Es netieku savā gultā. Tiešām? Jo tiešām. Mums jārunā ar Ābolīti. Nē. Tad ar lentīti, nē. Ar zvaigznīti. Nē. Mums viņai jāstājas pretim. Jā, tieši tā. Kā lai to izdarām? Mēs viņu iecelsim par ražas parādes goda dalībnieci. Jā! Pagaidi, ko?
Padomā, cik tērti viņa jutīsies. Tas būs brīnišķīgi! Mū! 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 Vai tas ir no Lendītas darbnīcas? Jā, lieliski. Zelta putekļi no konditorijas. Ar tiem dekorē kūkas. Lendīta tos reizēm izmanto zābakiem. Skrūvis un rītnes riteņiem. Daži darbrīki. Vai tu atnes to no turienes? Kas tas ir? Vecmāmiņas virtuves pulkstenis. Kam tas domāts? Gan drīz redzēsi. Labi, ķersimies pie darba. Mums atlikuši tikai dažas stundas. Platformai jāizskatās tik labi, ka Efija nespēs atturēties. Vai viss gatavs? Liekas, ka ir kārtībā. Labi, tagad iesim, kamēr Efija nav ieraudzījusi. Skaistumzīme mednieces aiziet! Karstas pankūkas! Pērciet karstas pankūkas! Vai nav satriecoši? Nē, neko nevajag satriekt. Vai nav aizgrābjoši? Nē, grābt arī nevajag. Pat nedomā, ka brauks kopā ar mums. Nu jau viss nokavēts. Uz redzītes skaistumzīmju čīkstules. Vai uzstādīja pulksteni? Tā viņai būs laba mācība. Jūs Efijai ļāvāt braukt ar savu platformu? Jā, viņa ir pelnījusi nonākt uzmanības centrā. Es patiešām priecājos, ka jūs palīdzat Efijai iejusties. Viņai lielpilsētā gāja ļoti grūti. Grūti gāja? Es neko neteicu, jo negribēju viņu sāpināt. Klases biedri par viņu smējās, jo viņai vēl nav skaistumzīmes. Smējās? Klases biedri? Jā, viņa atbrauc pie mums, lai no tā visa atgūtos. Es ar jums lepojos. Jūs esat tik jaukas. Tad kāpēc viņa kļuva tik nejauka, kad ieradās Briljantiņa un Karotīte? Viņa negribēja, lai citi viņu atkal apsmej, tāpēc sāka apsmiet mūs. Mēs izturējāmies tikpat nejauki. Ko mēs izdarījām? Cik skaista platforma! Es to atņēmu sīkaļām bez skaistumzīmēm. Efija, tu esi nepārspējama. Mums viņu jāaptur. Ābolīt, tev mums jāpalīdz, ko? Tev mums jāpalīdz. Mēs sabojājam mehānismu. Efija par mums smējās. Nav laika paskaidrot. Mums viņa jābrīdina.
Mans popkorns! Atvainojiet, piedodiet, vai! Rozīt, ļauj mums iekāpt! Ļoti smieklīgi! Mēs nejokojam! Ļauj mums iekāpt! Labi! Nāciet! Efeja, tev tūlīt jākāp ārā! Sīkaļus nemaz neceriet, kad dabūsiet atpakaļ! Mehānisms ir sabojāts! Dārzeņu salāti! Dārzeņu salāti! Vai tiešām? Nepametiet mani! Tik daudz salātu! Kas tas? Efeja! Efeja! Ak, vai kādas šausmas! Varbūt mēs dabūsim skaistumzīmes, kas atspoguļos mūsu muļķību. Vai jums viss kārtībā? Jā, viss ir labi. Neuztraucies. Es tik slikti izturējos, bet jūs man izglābāt. Zini, es nesaprotu. Es visu redzēju. Jūs mani izgrūdāt ārā tieši pirms kritiena ezerā. Mēs pašas pie visa esam vainīgas. Mēs sabojājām mehānismu. Mēs gribējām atriepties par tavu nejauko izturēšanos. Tad Ābolīt izstāstīja, ka klases biedri tevi apsmēja. Mēs sapratām, ka tu tā izturējies, jo negribēji, lai tevi apsmēja arī šeit. Taču pašas izturējāmies nejauki. Kāpēc gan dzīve ir tik grūta? Mēs visas gribam teikt, lūdzu, piedod. Es arī atvainojos. Ja jūs man uzreiz visu izstāstītu, nekas tāds nebūtu noticis. Es taču jums teicu. Vai mēs varam mēģināt vēlreiz? Protams. Jā. Ieceļam Efeju par māsu, draudzeni, uzticības personu, sabiedroto, atbalstītāju, sarunu biedrini, pastaigu biedrini. Tu pati to uzrakstīji? Jā, tā bija. Par goda viešņu un tā tālāk un tā aizvien. Jā, atradu. Par skaistumzīmju mednieci. Tu oficiāli tiec uzņemta mūsu klubā savu māsu, draudzeņu, sabiedroto un uzticības personu klātbūtnē. Apsveicam! Vai tu apsoli, ka atvērsi šādu klubiņu arī Lielpilsētā? Jā, es apsolu, ka izstāstīšu māsai par to, kā mani apsmēja. Ļoti labi. Ja tev rodas kādas grūtības, mēs vienmēr palīdzēsim. Tu brauks projām? Skaisti. Mums būs jāpaliek ar tām sīkām čīkstulēm. Par manām draudzenēm tā nedrīkst runāt. Draudzenēm? Jā. Vai jums kaut kas nepatīk? Jā, nepatīk. Ko tu tagad darīsi? Izstāstīšu jūsu mātēm par to, kā izturieties.
Man pietrūks šīs briesmones. Briesmones? Man likās, ka jūs izlīgāt. Jā, sākumā mēs viņu saucām par briesmoni, jo viņa slikti izturējās. Taču tagad to sakām labā nozīmē. Vai saproti? Nē. Filmu demonstrēšanai sagatavot kompānijā SDA Media Latvija 2014. gadā. Tulkojas Zane Linda, lomas ieskaņoja Laila Kirmuška.